Listen now to the voice of the Latvians, produced and paid for by the United Latvian Associations of Chicago. This program has been pre-recorded. Labvakar, cienījamie klausītāji! Ir sācies 4055. Čikāgas Latviešu radio raidījums 2023. gada 14. augustā. Jūsu programmas vadītāja šovakar būšu es, Silvija Kļaviņa-Baršnī. Savas vasaras, tu jau zini, kā ziemā, kāpšu tavās kamanās. Šodien tev apsolu visas savas vasaras, tu jau zini, kā ziemā, kāpšu tavās kamanās. Savas vasaras, tu jau zini, kā ziemā, kāpšu tavās kamanās. Šodien tev apsolu visas savas vasaras, tu jau zini, kā ziemā, kāpšu tavās kamanās. Iesākām šī vakara raidījumu ar dziesmu Cauri vasarām Latvian Voices izpildījumā. Klausīsimies tagad Latvijas televīzijas sižetu Aglonā svin Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanu. Ierodoties vairākiem simtiem svētceļotāju un tūkstošiem pulcējoties pie bazilikas, Aglonā sākušies Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Šovakar paredzēts tautas krustaceļš, un Aglonā atrodas arī mūsu korespondente Dinija Jemeļjānova. Esam ar viņu sazinājušies tiešādē. Sveikā, Dinija! Kā svētki norit un kas vēl ir gaidāms turpmāk? Jā, sveika, Laura, labvakar, skatītāji!
tagad tik tiešām var teikt, ka Visvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki ir sākušies. Tos iezīmēja svētā mise, kas turmanais muguras vēl turpinās, un to šogad vada Rēzeknes Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis, kurš savā sprediķī uzsvēra tieši šo Jaunavas Marijas lomu un nozīmību katra ticīgā dzīvē. Un jā, kā tu jau minēji, šeit Aglonā ir ieradušies svētceļotāji un arī citi katoļu ticīgie un citu ticību pārstāvi. Un jāsaka, iemesli ir visdažādākie. Piemēram, šīs svētās mises laikā notika arī iestiprināšanās sakraments, kas ir arī tāda skaista katoļu tradīcija, jo šo sakramentu var svētīt tieši bīskapi, kuri tad šeit arī sapulcējušies kuplās pulkā. Un vizuāli skaista šī tradīcija tāpēc, ka pārsvarā to saņem pusauģi, jaunieši, un viņi tiešām šo sakramentu saņem kā svētkus, proti ir uzposušies, meitenes garās, baltās kleitās, arī jaunieši skaisti saposušies. Un jāsaka, ka tiešām svētā mise tuvojas beigām, bet ne svētki, proti drīzumā nodrietēs saule, un tad ticīgajiem atliks izņemt svecītes, aizdegtās un sastāties gājienam tautas krustaceļā, kuru tad arī varēs vērot tiešraidē Latvijas televīzijā. Un tagad klausīsimies Latvijas televīzijas sižetu par emocionālu un izaicinošu Kārļa Lāča mūzikas teātri. Raimons Pauls, Imants Kalniņš, Arturs Maskats. Šie ir komponisti, kuru intonācijas un melodijas atpazīstam uzreiz. Šķiet, viņiem blakus tagad varam likt arī Kārli Lāci, kura daļradē liela loma atvēlēta nevien dziesmām, bet arī mūzikliem un teātra izrādēm. To apliecināja arī koncerts Cēsu mākslas festivālā. Šīs dienas programma ļoti labi parādīja, ka Kārlim ir viennozīmīgs savs rokraksts, ka viņš ir ieņēmis ļoti pārliecinošu un stabilu vietu šajā Latvijas komunistu saimē, kur klausītāji, izdzirdot muziku, pat nezinot, kas tas būs, viņi atpazīst Kārli. Līdz ar pašu komponistu un mūziķiem uz skatuves kāp arī virkne dziedātāju, kam Lāča mūzika ir īpaši tuva. Viņi izceļ divas radoši aktīvā kurzemnieka mūzikas kvalitātes. Kārļa Lāča mūzika ir ārkārtīgi sarežģīta, ārkārtīgi pilna ar dažādiem izaicinājumiem, gan diapazona ziņā, gan rakstura, gan emociju. Jā, tas ir liels izaicinājums. Ļoti emocionāls, tas ir pirmais, kas nāk prātā. Sarežģītu muzikālo materiālu, tas ir milzīgs izaicinājums aktieriem, jo es esmu strādājis principā pie visiem šiem mūzikliem, arī kā vokālais konsultants un taisījis lomas ar aktieriem. Koncertā izskanēja fragmenti no iestudējumiem Žanna Darka, Marija Stjuarte, Purva Bridējas ugunī, Oskars Stroks, Rīgas tango, Oņēgins un Pūt vējiņi. Komponists atzīst, mūzikla tapšana ir liels darbs aptuveni 2 gadu garumā, taču prieku rada iespēja mūzikā ieterpt stāstu. Es visu mūžu biju gribējis mūziku rakstīt, un tad beidzot tiku pie tiem Pūt vējiņiem, tā tas sākās. Un pēc tam mums bija laba tā komanda, tad mēs diezgan, aktīvi tur rakstījām. Jā, vien forši, teātrī forši. Viņš padara visu sarežģīto tik vienkārši. Bet tiešām beigās ir balti to klausīties. Kārlīts ir noslavēts ar to, ka tiešām viņš ne tikai tehniski un interesanti visu uzrakstīt, bet arī tas viss ir ar viņa, teiksim, emocionālo piedevu. Tuvākais Kārļa Lāča mūzikas teātra darbs gaidāms Nacionālajā operā. Tas būs balets Džungļu grāmata, kas pirmizrādi piedzīvos nākamā gada aprīlī. Anita Ašmana Vilsone, Edgars Bite, Latvijas televīzija. Nu pat vakardien noslēdzās 3x3 Garezarā. Vairāki čikāgieši tur piedalījās, un Facebookā var redzēt visādas bildes par ievirzēm, aktivitātēm, nodarbībām, izstādēm un tā tālāk. Klausīsimies tagad 3x3 vakardziesmu.
Šogad 3x3 piedalījās arī Austris Grasis, latviešu folklorists, valodnieks un dziedātājs. Par laimi, Austris ceļā mājās piestājās arī pie mums šeit Čikāgā. Vakar vakarā iebrauca, palika pie Daces Ķezberes, un šodien Čikāgas Latviešu biedrības priekšniece Linda Cukurs viņu atveda arī uz Ligzdu. Kopā ar sievu Ievu viņš apskatīja gan Cijānas draudzes dievnamu, gan jauno ēdamzāli, skolas telpas, Daugavas vanagu, mītni, Lelba arhīvu un radio raidījuma telpas. Pēc tam apsēdāmies un mazliet parunājām par viņa jaunāko projektu. Jā, labdien! Es esmu Austris Grasis, valodnieks un folklorists, bet šeit es gribētu pastāstīt par jaunu projektu, kas radās pēc ierosmes par Pasaules mākslas centru Cēsīs. Mēs izveidojam domu biedri, pārsvarā profesionāli muziķi, biedrība ar nosaukumu Pasaules mūzikas centrs vienoti mūzikā. Un ar šo projektu mēs vērsamies pie Limbažu novada domes, un viņi piekrita, un mums bez nosacījumiem dod lietošanā Ozolmuižas pili, Brīvzemnieku pagastā, kur ir ļoti plašas telpas, kur mēs esam sākuši jau viselementāros remontdarbus. Tur atkal darbojās ūdens sistēma, siltais ūdens, darbojās labierīcības, un pašlaik tiek pārvest un iekārtot mana personīgā biblioteka, kas aptver apmēram 25–30 tūkstoši grāmatas, kuri viss, kas ir izdots trimdā. Bet biedrības galvenais mērķis ir dot mājvietu mūzikai, kas ir tapusi ārpus Latvijas. Jo mēs zinām, ka aiziet mūžībā vecākā paudze un paliek materiāli un īsti nav kur, un mēs domājam, ka tiem vajadzētu atgriezties Latvijā, mēs tam dotu telpas. Mūsu mērķis ir digitalizēt visu un padarīt tādā veidā pieejam, jo
jo tas, kas ir radies ārpus Latvijas, Latvijā vēl daudziem nav pazīstams. Tas nozīmē, ka mēs aicinām mums sūtīt skaņu ierakstus, plates, lentas, nošu materiālus un viss, kas ir saistīts ar mūziku. Mūsu adrese ir Vienoti mūzikā, Ozola Muižas pils, Brīvzenieku pagasts, Latvija. Un kas atbalsta finansiāli? Kur nāk tie ziedojumi vai kā to visu finansē? Līdz šim vajadzīgie līdzekļi tekošiem izdevumiem, kas ir saistīti ar pili, mums Limbažu novads ir piešķīris līdzekļus 1000 eiro mēnesī, kas šobrīd vēl, bet tur tiek piesaistīti sponsori, ir dažādas firmas, kas ir atbalsta. Un mēs, protams, tālāk ejoši, protams, ir tas, ka tā doma ir to pili atjaunot, pavisam tā ir vērtīga no arhitektoniskā viedokļa, ļoti skaista un vērtīga celtne. Un tāpēc arī mēs nemēģinājām viņu iegūt to pili, bet pils ir Limbažu novada īpašumā paliek, un tas ir priekšnosacījums, lai varētu pretendēt uz Eiropas Savienības fondiem, kas ir liela apmēra fondi. Mūsu biedrības priekšsēdis Aigars Parms ir ar lielu pieredzi, viņš ir vairāk, piemēram, Cesvainas pilei, viņš dabūja no Eiropas Savienības fondiem 3 miljonus. Super. Nu, protams, mums pa priekš tas ir jānopelna, un tāpēc arī notiek jau aktivitātes, ir notikuši pirmie jauno mūziķu konkursi, kur piedalījās 3 jauniešu grupas no Ventspils, 2 no Liepājas un 1 no Cēsīm, ārkārtīgi augstā muzikālā līmenī, ko mēs taisamies rīkot katru gadu. Tad pat arī pirmās vasaras nometnes notika. Telpas ir sagatavotas tā, ka mēs šobrīd jau varam izguldīt 40 cilvēku. Pilī 3 stāvi, ir milzīgi plaši pagraba velvis, kas ideāli, mums komisija pārbaudīja, tur ir ideāli arhīvam. Tur nekādas, teiksim, gaisa kvalitātes uzlabošanas iekārtas nav vajadzīgs, kas ir milzīgi priekšrocība. Apriļa Čikāgas ziņās bija tas raksts, un tajā fotografijā bija Kārlis Kandarovskis un Lelda Kalmīte. Vai viņi vēl ar vienu turpina ar jums strādāt šajā projektā, vai viņi ir valdē, vai... Viņi piedalījās galvenokārt Limbažu domas sēdē, kur izšķīra, vai dot mums jaunai biedrībai tās telpas vai ne. Un tas mums ļoti daudz palīdzēja, jo viņi stāstīja par savu pieredzi ar savu projektu Cēsīs, kas ļoti palīdzēja argumentācijā. Bet viņi nav tieši... Mēs turpinām sadarbību, un būs arī tā, ka nākošā izstāde pēc tam, ka viņi Cēsīs beigsies, nāks uz Ozola Muižu. Super. Un kas vēl sadarbojās? Vai ir vēl kādi mums pazīstami cilvēki, kas ar jums sadarbojās? Vai? Nu jau, Kristaps Gass, mans dēls, ir arī valdē. Tad ir, es domāju, arī Latvijā pazīstams Ārīs Šķepas, kas ir viens no dziesmu svētku virsdiriģentiem. Un vesela rinda Latvijā ļoti populāra muziķi. Ābelīte, Andris Ābelīte. Tā kā atbalsts ir. Un tur mēs aicinām, teiksim, tā doma ir arī, man faktiski bija uzdevums, bet tas man nav izdevies, uzņemt sakars ar Garazaru vadību, jo mēs gribam kaut ko līdzīgi piedāvāt Ozola Muižā, ka tur varētu regulāri notikt vasaras nometnes. Un var arī cilvēki, kas brauc uz Latviju, lai nebūtu tikai Rīgā, braukt atpūsties, jo tur ir 2 skaisti ezeri ar brīnišķīgām pludmalēm. Visapkārt milzīgs parks ar lieliem ozoliem, kā jau vārds norāda, Ozola Muiža.
Un es saku, šobrīd mēs varam arī, ir jau sagatavots viesistabas tā kā, jo pilī 3 stāvi, augšējā stāvā ir dušas jau ierīkotas. Bet nu, tas viss samērā svaigi un nesen noticis. Kad jūs ievācaties? Kad iesāka ievākt visu? Kad tieši? Pirms mēneša. Nu, pat pirms pāris mēnešiem? Pirmā sēde bija janvārī. Pirmā sēde bija janvārī, jā. Kur bija sēde valdēja kopā ar novadu novadu pārstāvjiem, kas sākumā bija ļoti skeptiski, bet kas mums ir izdevies viņus tagad iesaistīt, jo pirmie rezultāti ir redzami. Mana biblioteka jau tur brīnišķīgas telpas iekārtot, mums tāpat šķirošana stāv priekšā. Tas apjoms pat mani pārsteidz, ja. Es esmu visu mūžu tur vācis, tās grāmatas, viņš bija vienlaik daļa bija Abrenē, Francijā, bet pamatā tā ir mana personīga. Un tad iekļauta tur, ja to atceries, bija tāds Marģers Šēfers, liels kolekcionārs Vašingtonā. Nevis DC, bet, štatā. Štatā, jā. Andra Rituma draugs. Jā, man liekas, pat radinieks. Un viņš visu savu biblioteku novēlēja Abrenē. Un tad, kad Abrene likvidējās, tad viņa māsa piekrita tam, ka es to iekļauju savā bibliotekā. Un tagad viņi ir Ozolmuižā. Un tur ir viss, kas ir trimdā publicēts. Super. Nu labi, paldies, liels paldies. Mēs vēl ilgi būtu varējuši runāt, bet viņi šovakar lido mājās uz Latviju. Mūsu sadarbība turpināsies, un Čikāgas ziņās varēsiet lasīt vairāk, kā arī uzzināt, kā varat piedalīties. Bet tagad klausīsimies dziesmu Dansot goju ar Meitomi, ieskaņots 2016. gadā, dzied Austris Grasis un draugi Kristīne Kārkle-Puriņa, Edgars Kārklis, Gatis Valters, Mikus Čavarts un Katrīna Zalāne.
Klausīsimies tagad Latvijas televīzijas sižetu Anša Jansona kokles sarunas. Tieši pēdējās 10 gadus laikā Latvijā pieaugusi interese par kokles spēli. Šis mūzikas instruments un muzicēšana uz tā ir viena no Latvijas kultūras kanona vērtībām. Ansis Jansons, lai arī prot muzicēt uz vismaz 10 instrumentiem, kokles spēlēšanai pievērsās vēl skolas laikā. Ir tāda sajūta, ka uz kokles, vismaz man pašam, es varu dabūt tādu lielu brīvības sajūtu spēlējot. Tas bija tas, ko es noķēru pašā sākumā, tad, kad pirmo reizi paņēmu rokās. Katram koklētājam ir sava kokla. Katram tā skaņa patīk, tas, ko viņš meklē, tas, kas viņam tuvāk ir dažāds, un tādēļ arī dažādi meistari, un katra kokla kaut kā nonāk pie sava spēlētāja. Anšu vēlme popularizēt kokles spēli mudinājusi viņa dibināt studiju Kokļu mešs, kurā piedāvā iemācīties spēlēt kokli ikvienam, arī tiem, kas nekad nav spēlējuši mūzikas instrumentus. To ir iespējams darīt ikvienam, un tas ir tas, ko es gribu arī mācīt un dot tālāk, kā no šī instrumenta var dabūt tādu brīvu, skaistu plūsmu. Anša Jansona muzicēšanas pamatā ir improvizācija, kas balstīta uz mirkļa izjūtām. Uz koncertiem es nekad tā konkrēti negatavojos. Tas viss, kas nāk ārā un ko varēju šodien arī dzirdēt, tas ir tieši tā veidojies no tā, kas man tajā brīdī ir iekšā. Un tas, ko es mācu citiem, tas, ko es spēlēju pats, ir radīt mūziku no tā, kas tevī, no tām sajūtām, kas tevī ir iekšā uzreiz, uz vietas. Tāpēc arī konkrētas dziesmas man nav, jo es vienmēr atļauju tai plūsmai veidoties, kāda viņa tajā brīdī ir. Līga Gaigala un Raivo Freimans, Latvijas televīzija. Un tagad klausīsimies sižetu filmai Zeme, kas dzied ierakstīta mūzika. Gada nogalē iecerēta pirmizrāde filmai Zeme, kas dzied. Tas scenārijs ir balstīts patiesos un līdz šim plašāk nezināmos faktos, kas vēsta par pirmo vispārīgo latviešu dziedāšanas svētku tapšanu un unikāliem cilvēkiem Latvijas kultūras vēsturē, arī par nozīmīgām vietām vēsturisko notikumu dzimšanā. Filmā jau ierakstīta mūzika, ko radījis komponists Jēkabs Jančevskis. Mūzikas ieraksta brīdī klāt bija žurnāliste Ilze Strēnga. Pirmā lielā pieredze filmu mūzikas rakstīšanā un uzreiz mums visiem nozīmīgai filmai Zeme, kas dzied, tagad ir arī komponistam Jēkabam Jančevskim, un tā atnāks ar vērienu. Iespaidīgu simfonisko orķestri, vīru un sievu skanīgajām balsīm korī un pieredzējuša skaņu režisora Normunda Šnē rūpīgā uzraudzībā. Pie diriģenta pults Jurģis Cābulis. Man tas skan brīnišķīgi, un tagad mazliet kontrolējot dinamiku, lai tas nav ārpus pārējā konteksta. Es laikam pēc būtības esmu tāda varbūt vecmodīgā kino mūzikas piekritējs, jo man šķiet būtiski, ka klausītājs arī pēc šī seansa, ka viņam ir kaut kas arī muzikāli, ar ko piesaistīt savu prātu un atgriezties pie tās filmas. Un to es cenšos mācīties arī no tādiem pasaules grandiem, kas, man liekas, tādas īstas izcilības filmu komponisti, viņi joprojām iedod kaut vai tās pāris tēmas, kas tevi piesaista. Man ir ārkārtīgi liels prieks, ka vienmēr tā mūzika ir pamatota ar tādu būtisku, iedziļinātu saturu. Viņam ir izdevusies tieši priekš šī žanra, kas šajā filmā ir ārkārtīgi melodisku. Filmas režisors Māris Martinsons jau pāris gadus kopā ar komponistu Jēkabu Jančevski strādā pie filmas mūzikas. Jau pirmajās komponista atsūtītajās mūzikas epizodēs ir bijis vēriens, jo arī tēma ir nozīmīga.
par pirmo vispārīgo latviešu dziedāšanas svētku tapšanu un unikāliem cilvēkiem Latvijas kultūras vēsturē. Mēs izvēlējāmies dzīvos instrumentus, tāpēc, ka stāsts ir dzīvs, stāsts ir par kaut ko, kas ir dzīvs šobrīd, par dziedāšanu un liekot kopā arī kori, ierakstot. Dzīviem instrumentiem vienkārši bija jābūt. Jakabs Jančevskis radīs vairāk nekā stundu garu mūziku 3-stundīgajai filmai, kur blakus nozīmīgajai kora mūzikai būs arī viņa emocionālie darbi, arī ar mīlestības auru. Bija 2 vietas, kuras Jākabam teicu, Jākab, šajā vietā ir jāraud. Šajā vietā ir jāraud, nebaidies, ka būs par skaistu. Ir sasaiste ar mūsu pēdējiem dziesmasvētkiem, kas notika tieši pirms mēneša, jo tur man bija skaņdarbs, kas bija karoga ienešanas mūzika ar nosaukumu Saule, Saule, mēnestiņa, un tā melodija faktiski nāk tieši no šīs filmas. Mākslas filma Zeme, kas dzied pie skatītājiem nonāks gada nogalē. Ilza Strenga, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija. Aicinām tautiešus atbalstīt unikālo preses izdevumu Čikāgas ziņas ar rakstiem, sludinājumiem, fotografijām un, protams, ziedojumiem. Atgādinām, ka, ja jūs gribat kaut ko ievietot septembra numurā, termiņš ir jau rītdien. Tātad lūdzu, sazinieties ar mums rakstot uz Čikāgas ziņas @gmail.com vai zvanat man 872 301 6638. Paldies! Čikāgas Latviešu radio raidījumu komiteja izsaka sirsnīgu pateicību katram klausītājam un atbalstītājam. Tikai ar jūsu atbalstu latviešu valoda un mūzika turpinās skanēt Čikāgā un tās apkārtnes radio viļņos. Šovakar vēlamies izteikt īpašu pateicību Rutai Treknai par dāsno ziedojumu. Mīļš, paldies! Amerikas Latviešu palīdzības fonds vai Latvian Relief Fund of America Inc. piedāvā visāda veida apdrošinājuma plānus. No viņa tīmekļa lapas we are a unique nonprofit that offers benefit plans to cover common gaps in medical coverage. LRFA members are eligible for support in emergencies, new baby gifts, and more. With over 70 years of service, we are proud to serve the needs of our members. Join our community of people helping one another. Lai uzzinātu vairāk par Amerikas Latviešu palīdzības fondu, varat zvanīt viņiem Elkins Park, Pensilvānijā 215-635-4137. Varat apmeklēt viņu tīmekļa lapu www.lrfa.org. Lai skan dziesma, viņi dejoja vienu vasaru. Dzied menuets. Viņi dejoja vienu vasaru.
Smudzes skrien, loku galotnē skaties vai debesīs. Loku galotnē skaties vai debesīs. Loku galotnē skaties vai debesīs. Smudzes skrien, zvaigznes skrien, dienas skrien un sastājas nedēļās. Top ik mēnesis rāmams aizvien. Un tad pienāk tas laiks, kad vairs nedejo, un kad dienas kā sapītas bija. Tā jau notiek pāriet un norims. Tā jau notiek pāriet un norims. Tā jau notiek pāriet un norims. Bet kad esi palicis viens, pievēr acis un atkal kā toreiz. Pievēr acis un atkal kā toreiz. Pievēr acis un atkal kā toreiz. Smudzes skrien, zvaigznes skrien, smudzes skrien. Katrs pa vienai vasarai. Tā mēs katrs pa vienai vasarai. Tā mēs katrs pa vienai vasarai. Un vēl tagad tās ķīvītes kliedz. Kliedz kā jautājums, pārmetums, prasījums. Kliedz kā jautājums, pārmetums, prasījums. Kliedz kā jautājums, pārmetums, prasījums. Kamēr mūžīgu miegu Klausīsimies tagad Latvijas televīzijas sižetu par leģendāro grupu Menuets. Leģendārā grupa Menuets šogad svin 55 gadu jubileju, un tā tiks ieskandināta jau pēc pāris dienām, 11. augustā ar koncertu Jelgavā, un tam sakos uzstāšanās Liepājā, Ventspilī, Jēkabpilī un citviet Latvijā līdz pat novembra beigām. Kā viņi paši ir noskaņojušies zīmīgā grupas pastāvēšanas gadu skaitļa atzīmēšanai uz skatuves. Mums ir iespēja redzēt un arī dzirdēt Menueta rīta izbraukumu sastāvu, kurš ieradies pie mums ciemos. Labrīt. Jums ir variācijas sastāvā, bet paldies par šo diezgan kuplo arī rīta izbraukumu sastāvu. Kā jūs paši skaņojaties šeit tikšanās brīdim ar publiku? Jo, kā mēs zinām, tie, kas zina, pazīst un jūt līdzi jau gadu desmitiem jūsu melodijām, es domāju, jūs ieraudzīt, kā Menueta uz skatuves, tie jau vien ir svētki. Kā jūs paši to sagaidāt? Mums ir svētki, jā. Cerams arī, kad mūsu klausītājiem tie būs svētki. 55 gadi tas nav maz. Mēs jūtamies labi, mēs jūtamies veseli, mēs jūtamies jautri, priecīgi. Un cerams, ka mūsu koncerti būs pārpildīti. Tas varbūt tā kā tāds skarbs joks skan, bet nav tā, ka jau pie šī stāža un pie šīs jubilejas tas jau vien ir notikums, ka visi var būt, savākties uz skatuves un skatītājiem svēt, ka jūs vien tur esat, neatkarīgi no tā, ko jūs vispār tur darat uz skatuves. Tas ir liels notikums, jā. Un es pateikšu tā, ka ir tāda lieta, kad rockeri noveco daudz vēlāk. Tad, ja piemēram, man būtu 90 gadi tagad, tad es justos kā 60 gadi. Es par to vispār nešaubamies. Patiesībā spožākās pasaules zvaigznes to arī ar savu piemēru pierāda. Jūs arī esat starp spožākajām. Un ir liels gods būt par vecāko koncertējošo grupu Latvijā. Adrian, jūs nesen vienā žurnālā intervijā arī stāstījāt par šo smalko Menueta nosaukumu izvēli, kas pēc tam atbruņoja visus cenzorus, kā tu pārmetīs, vai ne? Tik neatrēls skaists un skanīgs nosaukums, teiksim, ne pie kā neko piesieties. Ko šis nosaukums, kā tas vibrē jūsos pašos šajā brīdī, 55 gadus kopš grupas izveides? Viņš jau sen nevibrē kā senā deja, viņš jau sen vibrē kā mūsu kopā saistošs, mūsu kopā saistošs vārds, kas mums visiem, kas katrs ir aizgājis pa savu dzīves ceļu, liek kopā sanākot būt vienotiem.
Tad citu jūs jau pieminējāt oficiāli vecākā grupa. Jā, par to visu cieņu. Bet pilnīgi noteikti jums kā oficiāli vecākai grupai jūs varat drošāk par visiem atļauties vai nu pakritizēt, vai nu paslavēt. Un mēs prātojām, kas no šā brīža tādiem strāvojumiem Latvijas mūzikā jums šķiet ievērības, atzinības vērts? Ir vairāki jaunie talanti, kurus mēs arī klausamies un zinām, kas arī, tā teikt, radušies kaut kādā ziņā mūsu piemēram, grupa Instrumenti. Es sekoju līdzi, es eju uz tiem koncertiem. Man ļoti patīk, ko viņi dara, kā tas notiek, kā viņi... Bet faktiski pamatā jau arī ir tas, ka viņi ir uzauguši ar menueta mūzika, pērkona mūzika, un es domāju, tur viss labi redzams šajā konkrētajā. Man skolniece Mārupa man arī ļoti, tā teikt, iepriecina ar savām kompozīcijām astronauti. Es domāju, ka varat kaut uz atlasēm palūkoties. Pēctecība mums ir nodrošināta zināmā mērā. Tagad arī daudzi spēlējuši šos muziku no Elpojiet dziļi, no šīs te filmas, un lai viņiem veicās, jo tik un tā viņiem mūs nepārspēja. Par to vispār nav jautājumu. Par jūsu 55 gadus koncertiem, ko jūs esat izsijājuši īsumā? Kas būs tas satvars? Es saprotu, ka labākais no labākā, bet vai kaut ko īpaši piezīmēt? Jā, principā ir tā, ka mēs sadalīsim šo programmu tā kā pa posmiem un ar tiem spilgtākajiem mirkļiem, pilnīgi sākot no savas pastāvēšanas sākuma, no savas bērnības. Būs Adriāna pirmais skaņdarbs, mans pirmais skaņdarbs, ko mēs paši rakstījām grupai Menuets. Un tādā veidā mēs... Leona Brieža vārdiem komponētā Aiziet saule, roka balāde. Jā, katrā ziņā ar to mēs arī domājam koncertu sākt un lēnā garā iet uz priekšu. Koncerts būs divdaļīgs. Pirmā daļa varbūt tāda nedaudz nopietnāka, bet otrā daļa būs noteikti līdziedamās dziesmas, labi pazīstamās Imanta Kalniņa dziesmas, un ceram uz klausītāju atsaucību. Ar ko šorīt pagodināsiet mūsu skatītājus? Mēs varētu nospēlēt ļoti atbilstošu dziesmu mums. Jautrā dziesmiņa. Imants Kalniņš, Viktors Kalniņš. Visgadi aizskan zvani atnāk mūžs. No visgadi aizskan zvani atnāk mūžs. Rekur muzikanti spēlē manu mūžu. Viss, kas labs, viss, kas slikts, tas mans mūžs. Viss, kas labs, viss, kas slikts, tas mans mūžs. Laikam pāri nodarīs, kādreiz būšu. Vai jūs zināt, kas sirdi mans saulīt lielā gabalā? Atnāc rītu, paliec dienu, nē, projām vakarā. Tu tā labā, tu tā sliktā, tu mans mūžs. Tu tā labā, tu tā sliktā, tu mans mūžs. Gan jau kādreiz sapratusi, tu to būsi. Visi kopā! Vai jūs zināt, kas sirdi mans saulīt lielā gabalā? Atnāc rītu, paliec dienu, nē, projām vakarā. Viss, kas bijis, viss, kas nav, tas mans mūžs. Viss, kas bijis, viss, kas nav, tas mans mūžs. Ja es neesmu vēl bijis, tad es būšu.
Ja es neesmu vēl bijis, tad es būšu. Klausīsimies vēl vienu Menueta izpildīto dziesmu. Zilais putniņš. Es jau sen tev gribēju, ko vaicāt mīļo māsi. Es jau sen tev gribēju, ko vaicāt mīļo māsi. Kādēļ zilais putniņš šorīt klusē, mīļo māsi. Kādēļ zilais putniņš šorīt klusē, mīļo māsi. Laikam zinu, kāpēc šorīt klusē zilais putniņš. Laikam zinu, kāpēc šorīt klusē zilais putniņš. Vai tu viņu šorīt novēroji, mīļo brālīt? Vai tu viņu šorīt novēroji, mīļo brālīt? Es jau vakari viņu novēroju, mīļo māsi. Es jau vakari viņu novēroju, mīļo māsi. Tomēr zilais putniņš šorīt klusē, mīļo māsi. Tomēr zilais putniņš šorīt klusē, mīļo māsi. Visi kopā laikam zinu, kāpēc šorīt klusē zilais putniņš. Laikam zinu, kāpēc šorīt klusē zilais putniņš. Vai tu viņu šorīt apmīļoji, mīļo māsi? Vai tu viņu šorīt apmīļoji, mīļo māsi? Un tagad klausīsimies Latvijas televīzijas sižetu Suitu kods mūzikā. Es jākan sorīgs un švēr. Alsungas viduslaiku pils pagalmā skan fragments no Riharda Dubras un Gata Bezdelīgas operas Suitu sāga. Suitu identitātes veidošanā tik nozīmīgā grāfa Johana Ulriha von Šverina lomā Juris Vizbulis, tenors, kura balss skan ne tikai Latvijā, bet mūzikas gaitas sāktas tieši Alsungā. Un tādu mūziķu, kuru sākums un saknes ir te Suitos, nav maz. Uz klasiskās mūzikas brīvdabas koncertu Suitu kods mūzikā viņus kopā aicinājis diriģents Māris Sirmais. Tas suitu spēks un, teiksim, tās tradīcijas un tā enerģija un tās vērtības ir ļoti svarīgas šeit pat Latvijā, bet viņas ir svarīgas arī izjust kaut kādā pasaules muzikas kontekstā. Arī šajā gadījumā akadēmiskās muzikas kontekstā. Un es domāju, tas bija arī varbūt šī koncerta tas galvenais mērķis, īpaši pirmajā daļā parādīt šo jauno muziķu, kur izcelsme tieši no šī novada, kuri patiešām iekaroja jau pasaules skatuves un kur vēl iekaros pasaules skatuves. Tieši tā ir tā lielā vērtība, kas liek domāt, atcerēties, pieminēt un novērtēt šo novalsti. Šis koncerts ir īpašs ar to, ka mākslinieckais vadītājs un arī visa tās idejas un tā radošuma autors ir Māris Sirmais. Un tas ir ļoti interesanti, ka teiksim, viņš jau nav tāds īstenis suits, un līdz ar to tas viņa skatījums ir pilnīgi savādāks, ko mēs pat suiti nevarētu iedomāties. Tā ir tā pievienotā vērtība.
Koncertā apvienoti ne tikai dziedātāji un mūziķi ar suitu saknēm un etnogrāfiskie ansambļi, bet arī Liepājas simfoniskais orķestris un īpaši šim pasākumam izveidotais koris Sirmā kamērs, kuri uz skatuves izdziedāja un izspēlēja gan ārzemju, gan Latvijas komponistu darbus. Ļoti svarīgi ir izzināt tās savas saknes, un tad dzīves laikā no tām saknēm aug tas koks un ar savu lapotni priecē visu pasauli. Mēs atbraucām no Straupas, mēs speciāli braucām uz šo koncertu 250 km. Koncerts bija vienkārši izcils. Brīnišķīgs. Es sen nebiju jutis laikam pēc dziesmu svētkiem tādu satricinājumu un dvēseles pārdzīvojumu un lidojumu. Emocijas nevar ne izstāstīt, ne aprakstīt, ne izdziedāt. Emocijas ir tādas, kuras atver dvēseli, kuras paceļ garā. Paldies! Ieva Benefelda, Alans Perševics, Ivo Perševics, Skrundas televīzija. Un tagad, lai skan dziesma Vasaras lietus, dzied Bāzeles meiteņu koris un Rīgas doma zēnu koris no albuma Interferencen. Noslēgsim šī vakara raidījumu ar Jāņa Vībanta un draugu dziedāto vakara dziesmu, kas klajā nāca 10. augustā. Mūzikas autors Valters Kaminskis, teksta autors Imants Ziedonis. Sirsnīgs paldies, ka pavadījāt atkal šo pirmdienas vakaru ar mums. Līdz nākamajam pirmdienas vakaram, ar labvakar!